Cik reizes es dzirdēju savā dzīvē, ka tu nevarēsi. Kad tajā brīdī, kad visā valstī bija satraukums, Cilvēkus apmācīja un aiziet. par laimi Latvijai, kad ir sievietes vadītājs. Ja es būtu vīrietis, tad viss notiktu savādāk. Es lepojos ar to, ka man ir 53. Tas nav iespējams. Es saku, nesaki man tos vārdus. Labdien! Šodien mans viesis ir Ilze Kaldiņa, uzņēmēja, vadītāja, izcele sieviete, Pirmas tālmācības vidusskolas dibinātāja. Labdien, Ilze! Labdien! Liels prieks tevi redzēt šodien pie manis ciemos. Un šodien mēs ar tevi parunāsim par to, ko nozīmē būt sievietei biznesā, ko nozīmē būt vadītājai, bet tai pašā laika sievietei, ko nozīmē būt sievai, mātei, vadītājai un uzņēmējai. Ļoti daudzos aspektos, bet pirms mēs ar tevi sāksim par to runāt, es gribētu nedaudz arī skatītājiem pastāstīt par statistiku, kāpēc mēs runājam par šo tēmu. Mēs zinām, ka Eiropas komisija ļoti daudz runā par to, kā vajadzētu ievērot dzimumu līdztiesību visos aspektos, bet tajā pašā laikā, kad mēs skatāmies statistiku, mēs redzam, ka sievietes vadītāja pozīcijas nemaz nav tik daudz. Vidēji Eiropas Savienībā aptuveni 34% ir sievietes vadītājas. Latvijā ir pirmā vieta pēc šī radītāja, un mums ir 45% sievietes vadītājas. Tas liecina, ka Latvijas sievietes var, ja var tā teikt. Ja? Es domāju, ka tu esi lielisks pierādījums tam, ka sievietes tieši var. Un man tev ir tāds jautājums, ko nozīmē būt uzņēmējai? Ko deva tev tavs bizness? Kāpēc tu pieņēmi lēmumu kļūt par uzņēmēju, par vadītāju? Tas viss ir vienmēr balstīts uz tavu dzīves pieredzi, uz taviem notikumiem tavā personīgā sievietes dzīvē. Jo es domāju, es nebiju noteikti starp tām sievietēm, kas piedzima ar domu, es noteikti būšu vadītāja. Es kā visas sievietes gribēju būt skolotāja, vai vismaz veikalā strādāt un tirgot, bet noteikti ne vadītāji un noteikti ne izglītībā, tā, kas esmu šodien. Tas notika nejauši, un tas notika 2008. Gadā, kad Latvijā bija pirmā krīze. Es strādāju ļoti jaukā izglītības iestādē, augstskolā. Es biju vadošais darbinieks. Darbdevēji teica, ka es esmu labākais viņu darbinieks. Bet neskatoties uz to, manam īpašniekam, darbdevējam, bija jāpieņem nepopulārs lēmums. Jāsamazina algas, jo iestājās krīze. Bet tava sievietes dzīve rit. Un mana sievietes dzīve tajā laikā bija atbildība par 2 nepilngadīgiem bērniem. Darba stundas nenormētas 18 stundu, strādājot šajā augstskolā, kur man likās, ka tā būs man darba vieta līdz pensijai. Bet dzīve ievieš korekcijas vienā dienā ar rīkojumu, ka tava alga tiek samazināta par 30%. Bet neviens man nesamazināja prasības izglītības iestādē, kurā gāja mani bērni, nesamazināja manus individuālos tēriņus. Un kā sieviete, es, protams, nedaudz apstājos un tad sāku domāt, Ilze, ko tu vari darīt šajā situācijā? Un es noteikti atbildēšu uz otru jautājumu, kāpēc sievietēm tā ir priekšrocība. Jo sievietes jebkurā krīzes situācijā spēja ļoti mobilizēties. Un ir sevišķi sieviete māte ļoti ātri spēja izdomāt, ko viņai darīt. Jo viņa pēkšņi no labākā vadošā darbinieka principā ir kļuvusi bezdarbniece, jo ar to algu, ko man piedāvā, es vairs nevaru nodrošināt savu ģimeni. Tātad man ir kāda iespēja iet strādāt vēl kādā augstskolā. Es jau šajā augstskolā strādāju 18 stundas, tātad vēl man ir palikušas 6 stundas, negulēt un 6 stundas piedāvāt vēl kādā darba tirgu, vai uzsākt savu uzņēmēju darbību. Un tad, ko tu izdarīji? Oksana, es tev pastāstīšu, kā es līdz tam nonācu. Jo šobrīd tas izskatās skaisti, bet tas īstenībā bija izmisuma pilns periods, jo uz tevi skatās tavi 2 nepilngadīgie bērni, un tev ir jāpieņem lēmums, kur tos līdzekļus dabūt rīt, parīt un aizparīt. Un es kā sieviete, kurai tajā laikā ir iegūts grāds psiholoģijā, atceros visus savus labos padomdevējus augstskolā. Un tā es atceros vienu brīnišķīgu cilvēku, mentoru, kauču, Aleksu Daumu. Un es zvanu viņam, Aleksi,
es esmu šādā situācijā. Es gribu ar tevi satikties, lai tu man palīdzi saprast, vai es varu būt uzņēmēji. Aleks saka, Ilze, protams. Viņš atbrauc pie maniem uz Iecevu, manā privātmājā. Mēs pavadījām 2 brīnišķīgas darba naktis, zīmējot, analizējot, vērtējot manu personības īpašības. Un pēc 2 dienām viņš saka, Ilze, tu vari darīt jebko. Ja tu tam bet tagad notici. Es tevi pārtraucu par tām īpašībām. Tu man pastāstīji, kādas ir tas īpašības, uz kā pamata viņš teica, ka tu vari visu. Es noteikti neatcerēšos precīzi, ko teica Aleksis, jo man ir saglabājušies vēl šodien tie metri ar tiem uz tapešu ruļiem plāni, kā mēs veidojām to biznesa ideju, lai nonāk līdz tam, ka es varu jebko. Un Aleks teica, tev ir milz izturība, tev ir spēja redzēt laukumu vienā gabalā, kas nepiemīt vīriešiem, piedodiet. Tieši tā. Es spēju redzēt gan detaļas, gan arī lielās lietas. Neatlaidība. Tu zini, es gribu vienkārši tā arī pakomentēt to, ko tu saki. Tagad lasot arī dažādus pētījumus, nesen Forbes arī publicēja, ka 10% sievietes šobrīd iekļautas arī Fortune top 500 uzņēmumu vadītāju sarakstā, kā izcilas vadītājs. Un tur bija arī nosauktas visas īpašības, kas piemīt sievietēm un kas padarā viņas par līderēm. Un tas ir tas, ko tu nosauci. Tā ir neatlaidība, tas ir spēja redzēt visu kopskata, tas saucamais holistiskais skatījums. Tas ir tāds ģenetiski izveidots sievietēm, tāpēc, ka vajadzēja vienlaicīgi kurināt ugunskura, pieskatīt bērnus un vēl skatīt, lai mamuts nekur nepazūd. Un arī tiešām tā mērķtiecībā, tad gatavība strādāt daudz. Un es te teiktu vēl vienu lietu, kas noteikti tev piemīt, es tu par to zinu. Es jau vēl visam sievietēm piemīt, tā ir empātija. Tā arī ir empātija, kas arī ļoti svarīga. Es domāju, ka vēl viena būtiska lieta ir jāmin, ko es varu pateikt paldies savai lielai ģimenei. Es nāku no lielas ģimenes, kur lielā vērtībā bija 2 lietas. Tas bija darba tikums un godīgums. Tas jā. Un es domāju, Oksana, es šeit esmu tieši tāpēc, kāpēc uzaicināju savā studijā, tāpēc, kad mana reputācija iet noteikti ar šo stāstu. Ja ar Ilzi kaut ko vienojās, tad tas noteikti būs. Un ja ar Ilzi kaut ko ir apsolījis, tad tas noteikti tiks izdarīts, un pie tam izcili un uz ūsiņu. Un tas ir nācis no manas ģimenes, un es ar to lepojos. Jā, bet piekrītī, tad tas ir tās vērtības reputācija, un tu vērtē savus partnerus absolūti tāpat. Protams, jo, arī darbiniekus. Jā, tāpat arī man. Es, piemēram, arī vienmēr skatos uz reputāciju. Es vienmēr vērtēju cilvēkus pēc viņu darbiem. Tieši tā. Ne tikai pēc vārdiem, jo vārdi var būt dažādi un skaisti. Jā. Bet darbi, tas tiešām daudz ko nozīmē. Un es to arī lieliski zini, ka Oksana teica, tad arī noteikti būs. Tad te mēs ar tevi esam vienprātis, un tas ir lieliski. Jā. Bet, tā padomā, teiksim, izvērtējam īpašības, tu veidoji savu biznesu, bet kādas stratēģijas un taktikas tu pielietoji, lai tas bizness, teiksim, kas bija tas svarīgākais, kas tev palīdzēja toreiz un tagad? Tieši atgriezīšos turpat pie savu darba devēju. Un mans darba devējs ir šobrīd nelaiķis Juris Stabiņš, kurš man teica, kā tajā laikā es vēl strādāju augstskolā kā filiāli vadītāja, vadīja Bauskas filiāli, un viņš teica tā, tev nav jābūt labākajai. Tev ir jābūt izcilākajai. Un tikai tad tu sasniegs vislabākos rezultātus. Un ja jūs man jautājiet par tālmācību, par pirmo tālmācības vidusskolu Latvijā un Baltijā, tad tas bija arī šis pašmērķis, nevis būt tirgū, bet ja es ienāku tirgū, tad kad pārējiem tā ir mēraukla. Un šodien skolai ir 15 gadi, un es varu teikt, lai ir mainījušies nosaukumi. Ir entās pirmās tālmācības vidusskolas, ir ļoti daudzas tālmācības vidusskolas, bet Rīgas tālmācības vidusskola joprojām noliek latiņu pārējām, kā būt. Un tas man tā stratēģija būtu strādāt pilnīgi atšķirīgi.
mēs kā vidusskola uzsākām mācību procesu organizēt pēc augstskolas principa. Tātad nevis mācīties katru dienu 7 mācību priekšmetus, bet mācīties mēnesi 3 mācību priekšmetus pusgadu laikā, lai mans skolēns varētu koncentrēties un būt ar lielāku atdevi 3 mācību priekšmetos, kas vēlāk izrādījās par veiksmi faktoru, kāpēc skolēni varēja tālmācībā iegūt labus rezultātus. Nu, tas ir, es varu teikt, ka te vēl viena līdzība starp mums, jo es atceros tad, kad es atnācu strādāt arī uz augstskolu, kuru es tagad vadu, mana stratēģija arī bija līdzīga. Tātad, varbūt nedaudz ar nelielām atšķirībām, ja ne izcilāka, tad man vienmēr bija ļoti svarīgi atrast to nišu, kurā mēs varam būt atšķirīgi un spēcīgi. Un tad, ja tu strādāji ar tālmācību vidusskola, tad es un manā komanda bijām tie, kuri izveidoja tālmācību augstākās izglītības iestādi tādu, kurā pirms Covida nebija vēl nekur. Tad tas arī bija inovācija, tas bija arī apņemšanās un risks un uzdrīkstēšanos, tāpēc, ka bija stereotips, ka tālmācība neko nevar iemācīties. Mēs to lieliski zinām, ka vajadzēja pierādīt. Pirmos 10 gadus. Jā, kā ar tālmācību mēs arī varam sasniegt noteiktus studiju rezultātus. Un es ļoti labi atceros, cik ļoti vajadzēja skaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams, kā to var darīt. Bet man liekas, ka tā uzdrikstēšanos un tā intuīcija, kas piemīt labiem vadītājiem, tā ļauj mums izdarīt daudzas lietas un sasniegt daudz. Bet es vēl gribēju paturpināt tūlīt, pabeigšu savu domu, arī gribēju padalīties ar to ar tevi, kā arī vēl viena lieta. Es atceros, kad mēs atnācām uz augstskolu, ļoti daudz ieteica, ka stereotips privātais augstskolas nevar būt zinātnes. Nav zinātnes, viņi tikai tirgo diplomus un tā tālāk. Un tad mēs ilgi diskutējām par to, kas var būt tās, kas izcels mūs augstskolu tirgu, ar ko mēs varēsim lepoties un pateikt, mēs esam augstskola, mēs esam laba augstskola, un toreiz es atceros, strateģiskais sapulce bija teikusi zinātne. Mums ir jāstrādā ar zinātni, un man ir liels lepnums, ka pašlaik es varu teikt, ka mums izdevās. Ja? Tātad tā intuīcija, tas strateģiskais redzējums, tas arī ir viens no ļoti svarīgām lietām, nebaidīties iet uz priekšu arī tādu, ka tev vairākas reizes saka, tu nevarēsi. Cik reizes es dzirdēju savā dzīvē, ka tu nevarēsi? Es pat baidos šobrīd atcerēties, bet tā spēja nepadoties un ticēt saviem spēkiem tad, kad neviens netic. Tas ir tas galvenais. Un es zinu, ka tev arī bija ļoti daudz kvesti piedzīvojumi, ka tu tiešām to esi izdarījusi. Un man liels prieks, ka mēs sadarbojamies un daram ļoti daudz. Jā, Oksana, tu vienu lietu vēl pat esi aizmirsus. Un es arī atgriezīšos tagad pie savas izglītības iestādes par inovācijām, ko tu jautā, un kas bija tā stratēģija. Jau 15 gadu atpakaļ skaidri sapratu, ka Moodles vide nebūs tā, kura man nodrošinās tādu mācību procesu, kādu es esmu iedomājusies. Tātad tas ir ērts, jebkur lietojams, tas ir mūsdienīgs. Un šodien, jau 15 gadu laikā, man ir 3. mācību vide, kur mēs esam izveidojuši paši, un pēdējo mācību vidi es ar lepnumu, var teikt, ir izveidojis mūsu skolas absolvents. Mans dēls. Tā kā tas arī parāda to, ka es esmu gājis pareizo ceļu, jo viņš zināja, kā mans skolas absolvents, kā tad vislabāk un ērtāk mācīties. Bet vai tu atceries tādu 13. gadu, kad jums jau Alberta koledžā bija savas video studijas, webināri. Tajā laikā jums saucās savādāk, mēs viņus nosaucām par webināriem, un tā bija ideja, ko mēs aizlienējām no jums. Un mēs bijām pirmā vidusskola, kas piedāvāja webinārus, kas tajā laikā teica, kas tās par runājošām galvām, un ar tādām runājošām galvām jau neko nevarēs te iemācīt kādā mācību procesā. Paldies Covidam, kad Covids pierādīja, kad tajā brīdī, kad visā valstī bija satraukums par mācību procesu, un visi atcerās to ar diezgan lielām bažām,
un mēs atzīstam, ka mums ir robi izglītībā 2 gadu garumā, tad es varu likt roku uz sirds. Rīgas tālmācības skolēni mierīgi mācījās strukturēti, pārdomātā mācību vidē, ne tikai ar webināriem, runājošām galvām, bet arī ar virtuālo mācību procesu nodrošināšanu, ko nodrošināja mūsu kopīgais pedagogs Edgars Čarkovskis, kur ir mācību process ar virtuālām brillēm. Tā kā mēs esam bijuši, pateicoties mūsu labai sadarbībai un sievietes intuīcijai, kas noteikti ir bijis par pamatu tik labi organizētam mācību mūsdienīgam procesam, kad šodien pēc Covida vairs neviens nerunā par to. Bet, es te varu izstāstīt, kā es nonācu līdz tām video lekcijām, ko jūs pēc tam arī izmantojat kā labo praksi. Es atceros 2013. gads, toreiz vēl ministrs Ķīlis, viņš bija pateicis, ka steidzami ir jāpārbauda izglītības kvalitāte, visas izglītības iestādes, jo esot viss slikts. Ja, un tad viņš inicējas toreiz lielo akreditāciju, un tad daudz ekspertu komandu atbrauca uz visam augstskolām vērtēt. Un es toreiz iepazinos ar vienu ekspertu. Viņš ir atbraucis vērtēt mūsu studiju programmu informācijas tehnoloģijas no Lietuvas, fantastisks eksperts tieši. Toreiz viņš to saucā par distance learning. Ja? Un viņš man ilgi skaidroja atšķirību, kas ir kas ar vairākām terminoloģiem. Izrādās, viņš bija tiešām pasaules līmeņa eksperts. Un tad viņš man uzdeva jautājumu, Oksana, kāpēc tev nav tālmācības? Un es toreiz teicu, tāpēc, un sāku stāstīt viņam stereotipus īstenībā. Un viņš man, pagaidi, tie ir stereotipi. Un tad pēc sarunas ar viņu es sapratu vienu lietu, ka nevajag domāt un dzīvot ar stereotipiem, vajadzētu paskatīties plašāk, parunāt ar ekspertiem, un tad viņš man piedāvāja palīdzību. Es nezinu, kas viņam tur ļoti paticis, parunāt ar mani varbūt, nezinu, bet viņš man teica, brauc pie manis ciemos, es te visu parādīšu, paskaidrošu. Un es, protams, tajā brīdī padomāju, kāpēc gan ne, ka vajag braukt. Un mēs aizbraucām pie viņa ciemos. Viņš dzīvoja toreiz Lietuvā, atbraucoties pie viņa, viņš man visu parādīja, paskaidroja, un tas ir tas, ko es saucu izmantot iespēju. Es varēju turpināt dzīvot stereotipos, bet es ļāvos. Tā būtu vieglāk un lētāk, galā. Varbūt, bet es izmantoju iespēju, es aizbraucu pie viņa ciemos, mēs pavadījām veselu dienu no rīta līdz vakaram runājot tikai un vienīgi par to, kā to varētu izdarīt, un tad bija viens ļoti smieklīgs gadījums. Es viņam teicu, labi, tu mani pārliecināji, mēs to darīsim, un ka tagad atceros, tas bija aprīlis. Tas bija aprīlis, un es viņam saku, septembrī vajadzētu sākt. Viņš saka, ko tu septembrī? Tev tik maz laika, 5 mēneši, kad tu paspēsi. Es saku, nē, mēs septembrī sāksim. Tas nav iespējams. Es saku, nesaki man tos vārdus. Ja man saka, ka tas nav iespējams, tas ir stimuls iet uz priekšu. Un tad, kad es viņam septembrī piezvanīju un pateicu, brauc ciemos, paskatīties, kā mēs strādājam, viņam bija šoks. Viņš saka, kā tu to dabūji gatavu? Es saku, ko mērķi uzstādījam, plānus sazīmējam, cilvēkus apmācījam un aiziet. Un tā uzdrikstēšanās plus iespēju izmantošanā, plus ticība saviem spēkiem un neticēt tiem, kas saka, nevar būt. Es vēl gribu papildināt, ka paldies viņiem, ka viņi mums netic, jo tas sievietei dod papildus iespēju samobilizēties un pierādīt, ka viņa var. Bet es vienmēr visiem cilvēkiem, kuri kādreiz man teikuši ne, kuri kādreiz man teikuši nevar būt, tas nav iespējams, es viņiem esmu tik ļoti pateicīga, tāpēc, ka pateicoties viņiem, tieši tā. Es esmu tur, kur es esmu. Jā, es arī saku, paldies krīzei. Es varbūt šodien strādātu joprojām tajā pašā augstskolā, kā labākais pedagogs, labākais vadošais darbinieks, bet darbinieks. Paldies. Bet tu zini, interesanti, jo tad, kad es atceros savu ceļu līdz tam vadītāju amatam, kur es šobrīd esmu, arī no skolas laikiem, un vienmēr atceros vienu situāciju. 12. klase, tad, kad mēs ar tevi mācījāmies skolā, visi tie karjeras konsultanti, kas šobrīd ir katrā skolā, vispār nebija tādu.
Viņi tikko sāka parādīties. Un atceros stāstu, kad atnāca karjeras konsultants un iedeva mums kaut kādu amerikāņu testu, pēc kurā aizpildīšanās varēja noskaidrot, kas tu vari būt, kāda profesija tev ir piemērota. Un atceros, ka to mums norganizēja fizikas skolotāja, brīnišķīga skolotāja mums bija, un mēs aizpildījām to testu, un es saņēmu testa rezultātus, un es atceros, kas tur bija rakstīts. Tur bija rakstīts, ka man visatbilstošākais darbs ir darbs ar cilvēkiem un cilvēku vadīšana. Es biju šoka toreiz. Man bija 18 gadi, un es sapņoju par to, ka es iešu studēt angļu filoloģiju, un ne par kādu vadīšanu es vispār nedomāju. Un tad man ar skolotāju bija diskusija, es par to pat nedomāju. Un viņa man toreiz deva pirmo vērtīgu padomu manā dzīvē. Viņa teica tā, tulkošana tas ir labi, bet tas ir pamaz. Tev ir lielāka jauda. Toreiz viņa teica to, ko mēs šobrīd saucam par starpdisciplinaritāti, kā tev vajag vienai prasmi, vēl kaut kādu prasmi, un tad liekot kopā, tev būs lielākā pievienotā vērtība. Un zini, neskatoties uz to, ka 18 gados mēs maz klausām pieaugušos cilvēkus, es viņai noticēju. Un es aizgāju studēt ekonomiku. Tomēr, ja? Un tas bija fantastiski atkal iespēju izmantošana. Varbūt ne tik ļoti apzināta, bet tieši tas man ir devis. Ja? Un atceros, kad es absolvēju maģistratūru, profesors Saulītis, RTU, kas strādāja, viņš toreiz arī pienāca pie manis un pateica, Aksāda, man liekas, ka tu varētu kļūt par labu mācību spēku. Es uz viņu paskatījos, ko jūs, profesori? Viņš saka, nē, man liekas, ka tu varētu. Es domāju, nē, pamēģini. Tā es jau mēģinu 25 gadus. Labi sanāk. Iedomājies, 25 gadus. Jā. Un tas ir atkal fantastiskā iespēja atnāca, es nenobijos un es viņu paņēmu. Es domāju, Oksana, ka tā ir vispār tā mūsu vadītāju tā privilēģija, ka mēs izmantojam jebkuras iespējas. Un varbūt arī tā sievietes intuīcija ir tā, ka mēs izmantojam nedomājot. Tieši tā. Tu man piezvani, Ilze, vai tu vari? Es pastos tajā dienā, es varu. Es pat nejautāju, kas tas pa pasākumu, kur man tā ir iespēja tikties ar X cilvēkiem. Es biju nedaudz vīlusies, ka te nebūs 400 cilvēku auditorija, bet labi. Bet es izmantoju iespēju. Un te ir tas stāsts, es domāju, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Es jebkurā situācijā, ko man piedāvā, vienmēr saku jā. Un pēc tam es mēģinu risināt, kā lai to jā es dabunu par izcilu jā. Bet, zini, es gribu tagad nedaudz no profesionālas puses pāriet uz mūsu tādu personīgāku pusu. Kur vēl personīgāk? Ir kur. Skaties, mēs pildam vairākas sociālas lomas. Ārkārtīgi daudz. Tu jau pieminēji māte, 2 bērnu māte, bet paskatīties un pamēģināt sevi raksturot. Ja? Kas tu esi, piemēram, tad, kad es ienācu auditorijā, jaunajā auditorijā, un man vienmēr saka, lūdzu iepazīstiniet ar sevi. Tas ir tāds klasisks teiciens, lūdzu iepazīstiniet ar sevi, uzpliču ir daudz, mums visiem ir daudz, ar ko lelīties, bet es ienācot auditorijā, it īpaši tad, kad es nāku pie skolēniem, pie studentiem, pirmais, ar ko es saku, man ir pat arī, ja ir prezentācija, tad ir atsevišķs slaids, kurai ir rakstīts, kas es esmu. Pirmā pozīcija, par ko es vienmēr runāju, es esmu cilvēks. Vienmēr saku, es esmu cilvēks ar tik un tik gadu pieredzi. Tad es saku, es esmu sieviete. Un te man nav nekādu šaubu par genderu, par visu kaut ko, es esmu sieviete. Es to ļoti skaidri zinu, apzinos un baudu. Otrais, es esmu sieva. Un arī baudu, un man nav ko slept, es esmu sieva jau vairāk kā 25 gadus un ar ko lepojos. Ja? Dažreiz jokoju, ka es esmu ļoti vecmodīga, man ir joprojām viens un tas pats vīrs. Tāpēc es varu dot meistarklases, kā saglabāt laulību. 4. mana loma ir māte, ja? Un tikai tad es esmu profesionāls. Un manā dzīve šī skala ar to, kas es esmu, tieši tāda secība. Tad, ja tu man pajautāsi, kas ir man svarīgākais, tad tā profesionāla dzīve nav pirmā vieta. Kas varbūt kādām liksies dīvaini, bet tā nav pirmā vieta. Man pirmā vieta ir cilvēks,
Un tad sieviete, sieva un māte, un pat māte nav pirmā vieta, cik tas dīvaini varbūt kādam neliekas, bet tā ir manā hierarhija, es tā dzīvoju un jūtos ļoti harmoniski. Nu, ja es pieņemsim uzdotu tev jautājumu, kā tu jūties tādas lomas, teiksim, kādas lomas tu vairāk jūties, ka tā ir Ilze? Nu, jums ir atšķirīgas dzīves, un līdz ar to ir atšķirīga tā hierarhija. Protams, es arī noteikti varu pievienoties, ka vispirms es esmu cilvēks, jo es esmu pateicīga, kad šajā dzīvē es esmu izvēlējusies cilvēka ceļu, jo tikpat labi varbūt kādu kaķīšu ceļu varēja izvēlēties. Domāju, arī būtu labi. Domāju, ka nē. Es vairāk pievienoto vērtību sabiedrībai varēju atnest kā cilvēks. Un tieši kā sieviete, es tieši tāpat kā tu, Oksana, lepojos ar to, ka es esmu sieviete, lai es arī esmu dzimusi 3 zēnu ģimenē, un es ļoti lepojos ar to, ka man ir 3 brāļi, pie tam vecāki, un es esmu jaunākais bērns ģimenē. Es vienmēr esmu izjutusi kā privilēģiju to, ka es esmu sieviete. Es no mazām dienām esmu lutināta kā sieviete. Es vienmēr zināju, ka es esmu ļoti skaista sieviete, ļoti gudra sieviete, arī kā meitene. Man vecāki un brāļi vienmēr teica, tu puišiem sirdis lauzīsi, un varbūt tieši tāpēc esmu lauzusi ne pa jokam. Un tad kā sieviete runājot, jā, nākamā loma man noteikti, diemžēl jāatzīst, ir karjera. Atšķirībā no tevis, kur tev ir laulība un bērni, man trešām būs karjera. Es jāsaka tā, pat neviļus. Es tiešām esmu ļoti sievišķīga sieviete. Man patīk viss skaistais, par ko liecina mans viesunams Donis, kur viss ir ļoti skaisti. Tas pat nav šaubu. Jā, es esmu ļoti liela estēte. Man patīk pievērst uzmanību detaļām. Arī manā apģērbā ir daudz detaļu. No šī skata punkta es esmu ļoti sievišķīga sieviete, bet ar ļoti daudz trūkumiem, ko es esmu iemantojusi, augot zēnu ģimenē. Man bija jāizdzīvo, jebkuros apstākļos. Man vienmēr bija jācīnās par savu pirmo vietu no pēdējās pozīcijas. Un līdz ar to mana personība ir veidojusies visu laiku tādās karjeras, kaujinieciskās pozīcijās. Es vienmēr esmu gatava visam, kas mani gaida. Un līdz ar to arī mana dzīve ir veidojusies tieši šādi. Kā es teicu, es diezgan ātri, pēc 17 gadiem laulībā es esmu izšķīrusies. Man ir 2 bērni, kas ir pusauģi, un man tajā brīdī ir jādomā, ko viņiem dot ēst. Pilnīgi. Jo es esmu vienīgā, kas par viņiem gādā. Un līdz ar to mainās tavas sievas lomas, mātes loma par labu karjerai. Jā. Un jā, protams, es 5 gadu laikā esmu labākais darbinieks ar vislabākiem rezultātiem, ar doktora grādu izglītībā un vēl pēc 2 gadiem ar savu uzņēmēju darbību. Tā kā tā dzīve, kas nāk mums pretim, maina šo sievieti. Varbūt man, ja būtu šī laulība saglabājusies, varbūt būtu pilnīgi citas sievietes, maigas pūkainas, kas vakarā ieratinās kažociņā. Es domāju, ka tas nav stāsts par tevi. Varbūt. 17 gadus es to piedzīvoju. Ja, tātad 17 gadus es to esmu piedzīvojis. Un tikai no 40 gadu vecuma es mainu šo visu nostāju, paliekot par to, tāpēc, lai es nodrošinātu savus bērnus. Bet es gribēju tev šajā sakarā pajautāt vēl vienu jautājumu par to, ko tu saki. Tas, ka tu te piemini, ka tev bija jāizdzīvo būdamā ar 3 brāļiem, teiksim, tas personīgais stāsts. Tad šajā gadījumā, tad, kad tu esi sieviete, sievišķīga sieviete, ja mēs runājam par biznesu un par tavu darba vīdi, tas tev vairāk palīdz vai traucē? Es domāju, ka palīdz. Man tā ir pieredze, ko es vienmēr ņēmu vērā attiecībā saskarsmē ar saviem darbiniekiem. Es esmu ļoti prasīgs darba devējs, bet es ļoti mīlu savus darbiniekus. Es viņus ļoti cienu un es ļoti mēģinu līdz zināmai robežai viņus saprast. Pat tur, kur man vairs nevajadzētu saprast kā darba devējam, bet kā sieviete, kas ir gājuši šo ceļu, jo būsim godīgi, ļoti daudz sievietes ir šķīrušās, viens audzina bērnus. Es zinu šo otru pusi, ko jūt sieviete darbiniece,
ja viņai ir šāda pieredze. Un es kā darba devējs esmu ļoti empātisks šajos jautājumos, un varbūt dažkārt arī iekrīt uz to savā empātijā, jo dažkārt ar darbinieki nevis to novērtē, bet sāk izmantot. Es domāju, ka mana pieredze augt zēnu ģimenē, pie tam man tā bija absolūti pozitīva, man nebija negatīva. Man bija absolūti pozitīva šī pieredze, kurā es ieguvu tieši otrādāk, jāsaka, tādu spēku un pārliecību, ka es varu visu, jo mani brāļi visu varēja, un tas nekas, ka es esmu meitene. Es varēju tieši to pašu. Bet es vienmēr domāju, ja mēs runājam par sievietēm, vadītājiem, tomēr nav noslēpums, ka mēs dzīvojam vairāk tā kā vīriešu pasaulē. Man dažreiz tā liekas. Ir cilvēki, kuri uzskata otrādi, ka mēs dzīvojam sieviešu pasaulē, bet vienalga man ir Dažreiz man liekas, ka varbūt, ja es būtu vīrietis, tad viss notiktu savādāk, bet no otras puses es pa šiem gadiem nonācu pie viena secinājuma, ka ja tu gribi gūt panākumus, tev nav jābūt par vīrieti. Tev ir jāsaglabā savs sievišķīgums, tavs spēks ir tajā, ka tu esi sieviete. Jā, dažreiz tu esi emocionāla. Nevis dažreiz. Bet vienmēr. Pārsvarā. Jā, esi emocionāla. Jā, tu uzvedies savādāk, tu pieņem lēmumus savādāk. Bet tas ir tavs spēks. Ja? Arī to, ko tu saki par darbiniekiem. Es arī cenšos būt empātiska, tajā pašā laikā es vienmēr cenšos nepieļaut zināmas manipulācijas. Jā, protams. Jo, būsim godīgas, diemžēl cilvēki ir dažādi, un es arī cenšos izprast šo dažādību, šīs dažādas vērtības, vajadzības, bet tajā pašā laikā ar visu savu mātes instinktu, ja var tā teikt, jo mēs vienmēr savus darbiniekus uztveram arī, kā ģimenes locekļus īstenībā. Jā, tā ir ģimene, par kuriem mēs rūpējāmies, bet tajā pašā laikā nedrīkst jau ļaut, ka bērniem arī vajag robežas un disciplīnu. Absolūti. Tieši tas pats arī ar darbiniekiem. Mēs cenšamies panākt, lai viņi tomēr ievēro zināmas noteikumus, bet vienlaikus mēs par viņiem rūpējamies. Un tas ir, manuprāt, tiešām liels spēks. Oksana, atgriežoties pie tā, ka tu teici, vai tu gribētu būt par vīrieti? Nekad. Neviena sekundes simtdaļas neesmu gribējis būt par vīrieti. Man ir ļoti paticis baudīt vīriešu uzmanību un viņu attieksmi pret sevi, un es noteikti negribētu būt tajā lomā, kad man būtu jāplido tā sieviete. Es tiešām ļoti esmu priecīga, ka es esmu piedzimusi par sievieti, bet kāpēc es uzskatu, ka tā ir veiksme? Es vienmēr saku, man ir veiksme, kad es piedzimu zēnu ģimenē, pēc tam lielā ģimenē, un otra ir veiksme, kad es kā sieviete iegūstot šo zēnu atbalstu, sākotnēji brāļu atbalstu, vēlāk arī vīru atbalstu, es vienmēr esmu jutusies droša. Un tas ir tas, ko es gaidu no šī vīrieša, lai man viņš vienmēr ir varbūt mana kļūda, viņš ir man ka man vajag to sajūtu, lai es sasniegtu jebko. Oksana, ja tu man jautātu, vai tu vari izdarīt to? Jā. Un pat to, ko es nezinu, jo nav tādas lietas, ko es nevarētu, bet man vajag šo sajūtu, ka man ir kāds vai nu blakus vai aiz. Man nevajag iet priekšā, jo priekšā esmu es. Tā ir tā mana problēma. Priekšā esmu es, un tam vīrietim dažkārt ir grūti būt blakus vai aiz. Bet es saviem brāļiem un šobrīd savam dēlam esmu ļoti pateicīga, ka viņi man visu laiku ir ar šo sajūtu, ko viņi nodrošina, kas man kā sievietei ir vitāli svarīga, sajusties, ka es neesmu viena. Jo tajā brīdī, kad es neesmu viena, es varu jebko. Un tāpat laikā es varu būt skaista sieviete, es vakarā esmu sievišķīgākā sieviete, par kuru katrs vīrietis sapņo. Es tev pilnīgi piekrītu. Man liekas, jebkurai sievietei, kas ir vadītāja pozīcija, tā sanāca, ja viņa ir vadītāja, acīm redzot, viņai ir noteiktas... Par laimi. Vai par laimi? Par laimi Latvijai, kad ir sievietes vadītājs, vajag vairāk. Tas arī, mēs par to tulīt parunāsim arī. Tas arī ir fakts, ka ļoti labi, ka mums ir tādas rakstura īpašības, un pateicoties tām, mēs esam vadītājs, uzņēmējs un ieņēmām līdera pozīcijas, bet no otras puses, man liekas, tas, kam mums vēl ir jāpamacās, es domāju, ka tas nebūtu lieki, tiešām dažreiz,
varbūt iemācīties atkāpties, izdarīt to soli. Tā būtu mūsu gudrība. Tu zini, man ir viens stāsts pavisam nesen. Mēs ar vienu kolēģi lidojam no ārzemju komandējumā, un es viņai saku, mans vīrs mūs sagaidīs, un aizvedīsim tevi, un aizvedīs arī mani, mēs arī brauksim mājās. Un tad viņa tādā ļoti arī aktīva sieviete, viņai uzreiz vajag visu izplānot, visiem dot norīkojumus, un viņa tā, tu viņam pateici, kur var pieparkoties, kur viņš stāvēs, kā viņš iebrauks, un 100 jautājumu sekunde. Un es tā pagriežos, es pie viņas tā pagriežos un saku, mīļā, viņš ir vīrietis. Tagad mēs baudīsim. Jā, viņš spēj pieņemt pareizus lēmumus, viņš spēj rīkoties, baudi dzīvi, tevi sagaidīs. Tu iekāpsi mašīna, tevi aizvedīs līdz mājām, pasniegs tev tavu čemodānu, baudi. Nevajag šobrīd domāt par to, par ko tev nav jādomā. Bet es zinu, cik grūti ir apstāties. Bet es gribēju teikt, es kā psihologs vislabāk to saprotu, bet kā psihologs es vislabāk to nedaru. Vienmēr prakses trūkst, jā? Vēl vajag, acīm redzot, kādus 50 gadus šajā dzīvē, lai to iemācītos. Bet tu zini, es varu pateikt to, ka tas ir pilnīgi pareizi. Šīs iemaņas ir jāpraktizē. Protams. Es to daru apzināti, lai nezaudētu to. Sievišķīgumu. Jā, kā es dažreiz jokoju, man vīrs arī joko par to, kad es to nespēju izdarīt. Man ir tāds, darba režīms un mājas režīms. Kad es atnāku mājās, es vairs neesmu sieviete vadītāja, es esmu sieviete, es esmu sieva. Un man bija daži gadījumi, kad es, nevis ienācu dzīvokli, bet ielīdoju. Ietraucies. Ielīdoju, aizmirsu slotu pieparkot ārpus. Es ielīdoju dzīvokli, un tad man tur sakas, performance. Turpinās. Jā, performance. Un tad vīrs pie manis pienāk un tā, mājas režīms. Mājas režīms, jā. Un tas ir tas, kas mums tomēr ir jāmācās, ja mēs to neprotam. Bet atgriežoties pie tā, ko tu teici, Latvijai ir paveicies. Kāds ir tavs viedoklis, kāda ir tiešām sievietes loma ekonomikā? Es domāju, vistiešākā un izņemot demografisko. Arī tur ir sievietes jāvārds, ja? Nē, sievietes loma, es domāju, ir vistiešākā un ļoti liela. Skatoties pat abos posmos, vai ja es esmu kā sieviete, darba devējs, kas rada darba vietas, tātad maksāju nodokļus, radu darba vidi, uzlaboju ekonomiku, un otrais, ja es kā sieviete esmu aktīvā uzņēmēja darbībā vai, saimā vai likumdošanā, es ar savu nevis loģisko prātu, bet intuitīvo prātu, ar šo viedo, kas, lai piedod vīrieši, viņiem piemīt, bet mazākā mērā. Mums tas piemīt lielākā mērā. Mēs varam dot vislielāko atbalstu. Kā jau parasti ir tāds teiciens, ja, kad katram veiksmīgam uzņēmējam blakus stāv gudra sieva. Tā kā mūsu loma ir vienkārši neizmērojama. Dažkārt vīrietis varbūt to nenovērtē. Pat ja mēs neesam saimā, kas varbūt arī nav pareizi, kad mēs esam mazākumā, tad mēs esam tas gudrais kakls tam vīrietim, kas ir saimā. Tā kā bez mums, mīļie vīrieši, nekur. Bet, zini, interesanti, jo biznesa pasaule bija veikts pētījums, ļoti interesants, kur viņi mērīja biznesa rezultātus uzņēmumiem, kurus vada sievietes un kurus vada vīrieši. Un viņi skatījās starpību. Tas pētījums bija pabeigts 2023. gadā, un bija ļoti interesanti rezultāti. Uzņēmumos, kuros vadošais pozīcijas vairākums ir sievietes, biznesa rezultāti, to starp finansiālu rezultāti, dažreiz pat 12 reizes bija labāki nekā tajos uzņēmumus, kurus vadīja vīrieši. Sakrītība, nezinu. Kā tu izskaidro? Iespējams, tas ir ar tam īpašam pieejam, iespējams to empatiskumu, ar tām rūpēm, ar to holistisko skatījumu. Es domāju tieši, Oksana, es tev pārtraucu par to, ka mēs redzam, kur katrs darbinieks atrod. Kā es saku, es redzu katra futbola spēlētāja darbību laukumā. Šī īpašība, diemžēl, piemīt retam vīrietim. Piedodiet, puiši, kas te klausās. Bet es domāju, ka tas arī ir saistīts ar to, ka, vismaz tas bija arī pētījumi norādīts, ka sievietes spēj rādīt to vidi, ko šobrīd novērtē ļoti daudzie darbinieki, tātad, kas veicina labbūtību.
Tātad tieši tie labbūtības aspekti vairāk novērtēti, un tad darbinieki strādā produktīvāk. Piekrīt. Vismaz pēc tā pētījuma rezultātiem. Es domāju, Oksana, mēs varam arī savos uzņēmumos to novērot. Mēs varam. Es par savu uzņēmumu varētu teikt tieši to. Es arī varētu to pašu teikt, bet es domāju, ka ja mēs veiktu līdzīgu pētījumu, būtu interesanti paskatīties, vai Latvijā, piemēram, kaut kas tam līdzīgs arī ir vērojams, jo tāds pētījums vēl Latvijā nebija veikts, starp citu biznesa ideja, varam mēģināt realizēt, bet es domāju, ka tas tiešām būtu tāds labs rezultāts un pienesums, tā skaita Latvijas ekonomikai, ka mēs varam arī to darīt. Jo, ja mēs paskatīsimies visas jomas, tad pēc būtības Latvijā dotajā brīdi vadošais pozīcijas tomēr pārsvarā ir vīrieši. Protams, jā. Tas nav ne labi, ne slikti, tas ir bet fakts. Bet teica, tas ir tā, viņi ir tajā izkārtnes pozīcijā. Blakus jau mēs esam tik un tā. Tas jā, bet es vēl gribēju tev pajautāt tādu vienu lietu. Ja tu skaties no šodienas Ilzes pozīcijas, kur tu šodien esi, kādu padomu tu varētu dot tai Ilzei, kāda bija, pieņemsim, 18 gados? Ko tu viņai gribētu tagad teikt? Oksana, es esmu absolūti garlaicīgs eksemplārs šajos jautājumos. Tas nav svarīgi. Tas ir absolūti garlaicīgi, jo visi vienmēr saka, ja es dzīvotu, ja man tagad būtu 35. Oksana, es lepojos ar to, ka man ir 53. Un man pat nevajag to pieredzi, kas man bija tad un tad, ko man ļoti patīk mans vecums. Katrā vecumā ir sava privilēģija, katrā vecumā ir sava garša un bauda. Un es nevienu stundu negribētu būt savos 18 gados, 25, 38. Tas, kas es esmu šodien, ir tas kompilēšana no tām manām daudzām Ilzēm, kas šodien ir sasniegusi to, kad es esmu sabiedrībai derīgs cilvēks, ka es esmu sabiedrībai radījusi produktu, kur ir 3,5 absolventu, kur man nāk pretī un saka, labdien, pasniedzēju, un es neatceros, kuras izglītības iestādes es viņu esmu. Viņi saka, pasniedzēju, jūs bijāt tik jauka. Tā Ilze ir veidojusies 53 gadus. Un es lepojos, ka tieši tāda Ilze es esmu izveidojusies. Un es neko nemainītu savā dzīvē. Tu zini, tu saki, ka tu esi garlaicīgākais. Es esmu garlaicīga. Visi vienmēr saka, es gribu tur jaunāka, bez krunkām, nezinu, tur 5 kilogrami mazāk. Es lepojos par šo Ilzi. Zini, tas ir mans darba rezultāts ar šo Ilzi. Es teiktu to pašu par sevi. Ka es, piemēram, arī, ja man tagad būtu jāprunājas ar 18-gadīgo Oksānu, es viņai arī to pašu būtu teikusi, ko tu tagad teici. Krāj to pieredzi. Ka nevajag neko mainīt, ej uz priekšu, neko nebaidies, un es vienmēr sev esmu teikusi labāk izdarīt un nožēlot, nekā neizdarīt un nožēlot. Viennozīmīgi. Nē. Jo nožēlo abos gadījumos. Nožēlo abos gadījumos. Par to, ko tu esi izdarījis. Un es kaut kādu baudu jūtas no tā procesa. Baudā, tas vienalga ir rezultāts. Tas ir process bijis kāds. Jā, jo ja mēs kaut ko izdarām, tad mēs iegūstam pieredzi. Protams. Tā pieredze var būt veiksmīga, varbūt neveiksmīga, bet tik un tā. Tā arī negatīvās pieredzes mums īstenībā, Oksana, ja mēs atgriežamies savā dzīvē, savā karjeras dzīvē, kurā brīdī tu izaugi? Pie negatīvās pieredzes. Paldies visām negatīvām pieredzēm, krīzēm, covidiem. Paldies, jo tieši tajā brīdī tu tapi vēl spēcīgāka, vēl viedāka, vēl gudrāka, vēl mērķtiecīgāka. Paldies! Kādus padomus tu dotu meitenēm, sievietēm, kuras sapņo par savu biznesu, bet iespējams neuzdrošinās vai nezina, ar ko sākt? Ļoti vienkārši. Es varbūt šajā intervijā nepastāstīju, tad, kad es izveidoju pirmo tālmācības vidusskolu Latvijā, es ļoti drīz izveidoju Panākumu universitāti. Projektu, kur katru mēnesi tikās 600 jaunieši, un mēs nodrošinājām iespēju tikties ar dažādiem cilvēkiem, un viņi stāstīja, tā kā tagad ir modē, pielaiko profesiju. Un viņi stāstīja par savas profesijas plusiem un mīnusiem, un šis projekts 10 gadus veiksmīgi realizējās. Un šajā projektā es biju uzaicinājis Valdu Melderi, kas ir DJ, ne DJs, es zinu, kā lai pasaka,
SVH moderators. Un Valdis pateica vārdus, ko es domāju, ka es jau 10 gadus uzskatu par savējiem. Valdu piedod, neesmu paņēmis patentu. Un viņš teica tā, jebkuru lietu, ko tu dari, par ko tu domā, ir 2 atslēgas vārdi latviešu valodā. Kusties un dari. Tātad kusties, dari. Un tas, ko es varu pateikt meitenēm, jebkuru darbu, ko tu darīsi, jebko, ko tu uzsāksi, tas ir darbs, neatlaidīgs darbs, mērķtiecīgs darbs. Tev ir jāredz, uz kurien tu ej, tici savam mērķim, nepadodies. Un ko tas nozīmē? Kusties. Valdis Melders pateica vienā elpas vilcienā. Dari, kusties. Ļoti labi, jo tad, kad man jautā, jo es ļoti bieži, droši vien to arī bieži dzirdi, ka daži cilvēki saka, viņai ir paveicies. Bet mums arī ir paveicies, protams, viņai ir paveicies. Bet tas, kam būtu jāgatavojas viennozīmīgi tam, ka būs daudz jāstrādā, nebūs tā, ka nebūs jāstrādā, būs daudz jāstrādā, bet vēl viena lieta, piemēram, ja man kāds paprasīt padomu, tas ir tam, ka nav jātic tam, ko tas stāsta citi, ka tas nav iespējams, ka tu to nevari, ir jātic tikai un vienīgi savai sirdī. Zini, man nesen bija arī stāsts par no vienas mammas, kurā man jautāja, vai es varu aprunāties ar viņas pusaudzi par to, kādu profesiju izvēlēties, jo mamma grib kaut ko vienu, meita sapņo par pavisam citu profesiju. Un tad es paskatos uz to mammu un pasaki man lūdzu, vai tu gribi, lai tavs bērns būtu laimīgs? Viņu uz manim skatās neizpratnē, protams. Es saku, tad liec viņu mierā. Es saku, saproti, tas, ko tu vēlies, tas ir tava vēlme. Bet ja viņa precīzi zina, ko viņa grib, uz ko viņa grib iet, tad ļauj viņai to izdarīt. Ja pat izvēle būs nepareiza, tā būs tā pieredze, kurā viņai palīdzēs kļūt par to cilvēku, par ko viņa vēlas būt. Bet labāk nodarboties ar mīļoto lietu, nekā ar to, kas tev nepatīk. Tāpēc es vienmēr saku jauniešiem, gan drīz vienmēr, un ne tikai jauniešiem, seko savai sirdī. Tas ir savam pats galvenais. Mērķiem, Oksana, jo zin, kā ar mērķiem ir, es kā psihologs tagad iejaukšos, ar mērķi ir tā, ja tev nav sava mērķa, tu noteikti realizē kādu mērķi, bet tad nesavējo. Tāpēc izvirzi savu mērķi, lai tu sekotu savam mērķim saskaņā ar savu sirdsapziņu. Jā, tieši tā, bet es vēl piebilstu šeit to, ka svarīgs ir mērķis, stāvs mērķis, bet vēl arī ir ļoti svarīgs sapnis. Vienkārši iedomājies sevi pēc 10 gadiem, izvirzi mērķi un sāc, ka tu saki kusties, dari. Tieši tā. Tā. Protams, Oksana, es domāju, ka sieviete pēc būtības nevar būt bez sapņiem. Viņa vienmēr sapņo. Protams. Un tas ir tas mūsu skaistums, ka mēs nepārtraukt sapņojam. Bet kas tevi motivē? Sapņot? Vai vispār? Uz ko motivē? Kustēties un darīt. Oksan, es domāju, ka tas ir mans temperaments. Es esmu piedzimusi par holēriķi. Absolūti 100% holēriķe, bez nevienas sangviniskās izpausmes, flegmātiskās iezīmes. Es savu laiku pildīju šo testu, es biju pārsteigta, kad man ir 100% holērisms. Ko nozīmē holēriska sieviete? Holēriska sieviete nozīmē, ka viņa ir visu laiku aktīva, viņai visu laiku vajag kaut ko vēl, kaut ko vairāk, un holērisms vēl dod tādu priekšrocību, ka es varu darīt 4 darbus vienlaicīgi. Ja tu atceries to bērnu filmiņu par to kaķi, kurš bērnu tur uz rokām, ar otru roku maisa putru un ar kāju vēl mazgā grīdu. Tas ir par mani. Es varu vienlaicīgi darīt visu. Kas tevi motivē pie tā visa? Nē, tāpēc, ka tā ir tā mana jauda. Tu nevari, Oksana, es nevaru vienkārši mājās sēdēt. Ja es kaut ko sēžu, tad es noteikti, kā es skatos televizoru, es gludinu vēļu. Ja es braucu mašīnā, policists neklausās, es lakoju nagus. Es daru draivu visu laiku. Man visu laiku vajag to, jo es nevaru būt mierā, jo dzīve, kas ir paredzama, kas ir plūdumā,
priekš manis ir garlaicīga. Mani motivē kustība, man motivē jauni apvārši, jaunas iespējas. Tāpēc es vienmēr, Oksana, ja durvis tikai verās, es jau pa viņām eju. Es nedomāju, kas aiz viņām būs. Es pat nezinu, un es pat negribu zināt. Oksana, ja es būtu zinājusi, kas mani sagaida, veidojot pirmo tālmācības skolu Latvijā, tāda Rīgas tālmācības vidusskola vienkārši nebūtu. Ja es būtu zinājusi, kas man sagaida, veidojot profesionālo izglītību, viņa nebūtu. Ja es būtu zinājusi, kas man sagaida viesnamā Donas, tā vieta palikutu noplukusi, un viņa vienkārši tur veiktu savu dzīvi. Bet tu zini, ko es gribu tev teikt? Zini, kāpēc mēs tik ilgi ar tevi kopā strādājam? Nezinu gan, tāpēc, ka mēs esam lielisks. Mēs esam mums ir ļoti daudz kas kopīga, tāpēc, ka mani arī vienmēr motivē un dzen uz priekšu attīstībā. Jā. Man vienmēr patīk kaut ko attīstīt jaunu, kaut ko izveidot jaunu, iet uz priekšu, jo tevi klausoties šobrīd es saprotu, ka ja es nebūtu tāda, kāda es esmu, ka gribu iet vienmēr uz priekšu un man patīk kaut ko attīstīt. Un vēl man ļoti patīk krīzes. Jā, man šausmīgi patīk ļoti krīzes. Ja kādam vajag atrisināt krīzi, sauciet mani. Es esmu gatava atrisināt jebkuru krīzi, bet tas, kas mani tiešām motivē iet uz priekšu, un bez tā, šobrīd es nebūtu tur, kur es esmu. Protams. Jo, ja es zinātu, kādi izaicinājumi man būtu strādājot vadītāja amatā, es nemūžam tam nepiekrīstu. Protams. Es piekrītu tikai tāpēc, ka es nezināju. Bija Oksana, muļķa, tas jauna, ir stāsts par mums. Jā, bet no otras puses, paldies. Protams. Par to muļķību, paldies par to, ka es nezināju. Tas ir tas ceļš, kas mani atveda tur, kur es esmu, un es vienmēr esmu teikusi, neskatoties uz to, ka mūsu darbs ir maigi sakot traks, es mīlu savu darbu. Mums ir aizrautīgs, mums ir tik neprognozējams darbs, tu katru dienu nāc, un tu vienkārši esi vienmēr tādās brīnuma gaidās, kas tev šodien sagaidīs. Tieši tā, mēs gaidām brīnumus. Jā, bet Oksana, vai nav tā? Bet tas varbūt ir vairāk saistīts ar manu temperamentu kā holēriķim, kad man patīk idejas, es degu par viņām aptuveni 3 gadus. Un tad es izauklēju sev to, kas paliek aiz manis, un tad es eju nākamajā idejā, jo es ļoti aizrautīgi degu 3 gadus. Bet tas ir absolūti normāli, zini, Tas ir arī tev tā piemīt, vai tas ir man holēriķim tā piemīt? Nē, pilnīgi tas pats, tas nav tikai saistīts ar holēriķi, tas ir drīzāk saistīts ar kaut ko citu. Dr. Aģīzes, kas ir menedžmenta guru pasaulē, viņš saka tā, ka ir galvenie 4 tipi, vispār darbinieku cilvēku tipi, kā mēs izpaužāmies ne tikai darbos, bet arī profesionālajā dzīve. Un viens no viņiem ir tas, kur izdomā ideju, palaiž to ideju gaisā, un tad viņš var būt kādu laiku blakus, bet tad jau viņš to grib atlaist, tāpēc, ka viņam jau galvā ienākusi nākamā. Tieši tas ir stāsts par Tas ir tāds entrepreneur tips, un tad tu esi tāda, kāda tu esi. Tāpēc tu arī esi uzņēmēja, un tieši tāpēc arī es esmu vadītāja, ka mums visu laiku ienāk jauna ideja, mēs viņu izdomājam, palaižam, tad aplipinām visus savus darbiniekus ar to. Tā ir mūsu, man liekas, privilēģija, Oksana, kad mēs, protams, bestais sevīm cilvēkus. Man to vienmēr saka, Ilze, kā tu mani te ievilināji? Zini, tā ir līdera īpašība. Tātad izdomāt, aplipināt un vest. Tā ir mūsu lieliska īpašība, ka tiešām aiz mums nāk cilvēki. Es gan gribētu domāt, ka tas ir mūsu sievišķīgais, jaukais šarms. Tas arī. Paldies tev, ka tu pie manis esi atnākusi šodien. Es nezinu, kā tu jūties šobrīd, bet redzot tevi, man liekas, ka mums sanāca ļoti interesanta saruna. Jums vērtēt, vai jums tas derēja? Nē, mums derēja, mums ļoti interesanti. Man ļoti patika kārtējo reizi ar tevi aprunāties, kā jau vienmēr. Jauki. Tiekamies darbos. Nē, tiekamies atpūtā 18. jūnijā sporta spēlēs Donās. Točno. Brauksim ciemos pie tevis. Tā kā viennozīmīgi tiekamies.